Sveiki! Mani sauc Krišjāns, un šodien es jums pastāstīšu par viesmīļu formu. Sākot ar seju, auskari nedrīkst būt ausīs vai arī jebkāda veida piercingi, mati ir sakopti vai copē. Tālāk ejot uz meikapu, meikapam jābūt neitrālam, bez košām krāsām, bet ja vēlamies krāsu, tad noteikti kādu pasteļtoni. Tālāk dodoties uz formas vidējo daļu, varam redzēt, ka visām pogām jābūt aizpogātām, jābūt tauriņam, un formai kopumā ir jābūt visai izgludinātai. Salīdzinājumā ar vīriešu formām, rokas sievietēm beigsies bišķi pirmslocītavas, kamēr vīriešiem pielocītavas. Tālāk sekojot uz viesmīļu rokām, rokas būs sakoptas, nagi būs īsi un arī sakopti. Tālāk, dodoties lejā, mēs varam redzēt, ka viesmīļu formas sievietēm ir divos veidos. Ir tātad klasiskās bikses ar zeķēm, vai arī zeķu bikses ar svārkiem, kas beidzās bišķi pēc celīša. Bet vīriešiem ir vienkārši klasiskās bikses, un tālāk ar apaviem mums ir melni apavi, kas ir noslēgti un smuki sakopti. Viesmīļi arī nedrīkst košāt košļājamo gumiju vai smēķēt servisa laikā, kā arī nedrīkst lietot pārāk uzmācošas smaržas vai dezodorantus.